Zūd ticamības moments. Sveiki visiem! Esat sveicināti mūsu tejas ceremonijā. Tingš. Vai kāds varētu būt labi? Ar tintas mantu. Viņi ir tepat. Mums bija tāds, kā mēs nonācām pie nosaukuma Zūd ticamības moments. Ja mums bija vairākas idejas, kā šo varētu saukt. Mēs vienkārši sēdējām arī pie tasas tējas, sēdējām pie tējas tasas, Jelgavas tējasnomiņā, un domājam, kā mums vajag kaut nosaukumu. Kaut kādu nosaukumu šim visam projektam. Projektam vajag nosaukumu. Un brīdī patīk tādi cringe, gluži cringe, vienkārši tādi seni latviešu vārdi visādi. Tie smieklīgi latviešu vārdi un izteicieni. Mums bija defilē, lauku meitu defilē, Krisdols defilē, glupīne, klukstas. Novalkot bikses, cita diršana. Tas man tik patīk, pat Justīnai. Jā, pie sirds. Šitas būtu. Tad ir kaķim zem astes. Tas arī man likās labs. Ļoti labs. Tur vajadzētu tinti tie video. Jā, ja viņai būtu podcasts, būtu kaķim zem astes. Šam ļoti labs nosaukums tāds arī podcastam piemērots likās. Tad ir nav un nebūs. Tas arī bija tāds. Tad ir šeit tev mildīgi vasaras svētki. Tad ir labs nāk ar gaidīšanu. Tad ir, tas tā. Daudz punktus. Tad bija noraujumtu. Rītīgi noraujam jumtu. Noraujam to jumtu. Tad mums bija vafeles ausīs. Oriģināli, man likās, ka teicās nebāz man vafeles ausīs. Bet izrādās bija nebāz man batonas ausīs, nevis vafeles. Zinu, man tagad bēlos uzspiet filmēt vispār. Es uzspiet filmēt, vai ne? Paskaties. Es arī pastīšos labāk. Es jau jūtu tādu maigu stresu, padus sākšu smaigu svīst. Ir 4 minūtes. 4 minūtes. Tev maz krikums ir uz sejas. Uz kuras puses? Paga. Nē, tas ir no ādas gabaliņš. Tad viņu var noraut. Viņš ir tāds kā kreveļains un norojams. Vēl. Būs. Jā, man arī zūd ticamības moments, ka man šis izdosies. Ir. Viss. Tad mums bija imidž kā sētas mietam. Nezinu, viņš bija pierakstīts. Tā bija skatās boblas acīm. Tas man likās tāds smieklīgs. Nezinu, viņš būtu piemērots, bet vienkārši kā teiciens tāds smieklīgs. Tad mums bija gudri dirst nav malku cirst. Jā, šis arī par to diršanu. Viņi labi iedarās, bet šis ir tāds... Nav pārliecība, vai tomēr, ja tu ieej YouTube, tur ir video novalkot bikses cita diršana vai gudri cirst no malku dirst. Gudri cirst. Nav malku dirst. Nav malku dirst. Nav melods. Vēl svētki kantorī, tas arī bija tāds labs. Jā. Tad mēs apstājāmies pie tās zūd ticamības moments. Tas tā kā atspoguļo visu. Ja tiek pateikts ar tādiem mazliet galantākiem vārdiem. Jā. Tāpat smieklīgi kā. Jā. Mums likās. Viņā likās. Mūsu gada projekts, gada projekts, mēs esam tik smieklīgi, tik jautras. Un televīzijā, jā. Justīts mamma jau teica, ka mums vajag tā kā jau uz televīziju, lai mēs sākam ar mikrofonu mazgāšanu. Viņa teica, varētu kaut vai sākt ar to, ka mēs varam mazgāt mikrofons. Jā. Tam jau viss palēnām. Tad sajiet. Tā kā tā, un mums ir ideja, ka šīs iznāk vienreiz mēnesī, to es pasaku jau skaļi, lai mums... Santa būs apsolījusi. Citādi Santa būs apsolījusi. Lai nav pēc tam tā, ka mums tāds ir pēc Jāņiem jau tāds. Pēc 5 gadiem tāds. Otrā epizode. Jā, un interesants fakts par Justīnu. Kāds tev ir uzvārds? Uzvārds ir Pielēna Pelēna. Kuram tāds ir? Mana bija Pielēna, un teiks bija Pelēns. Izdomāju apvienoties. Negluži tā, bet jā. Kāds notikums ir interesants stāstījis? Es esmu stāstījusi saviem radiniekiem, bet es zinu, kā viņi jau tās stāsta, tad es arī tāds bišķiņ pamirsušās biju. Un viņiem izstāstīju tos stāstus, bet es nezinu, vai pareizi. Es arī nezinu, vai es tev izstāstīšu tagad pareizi. Bet, vārdu sakot, šis nav pirmais gadījums Latvijā, to es tev varu droši teikt. Kaut kam vēl šitāte ir gadījies. Es tev nepateikšu vārdus un uzvārdus, ja? Bet tās kļūdas pēc, principā, kādreiz es, kā saprotu, rakstīju dokumentus, Krievu laikos. Raksta dokumentus ar spalvu, ar vienkārši nevis neko datoru. Blakus tā zos būrīt izdraid no viņas spalvas atrakstīt.
Uzrakst nepareizi. Ārā lapu nemetīs, neviens tur neko nepārakstīs. Kaut kāda, es nezinu, varbūt tā bija dzimšanas nodaļa, varbūt tā bija pasu nodaļa. Es nezinu. Gāja mana vecmāmiņa, pārakstīja jaunu to kaut kādu savu dokumentu, uzrakstīja viņai nepareizo uzvārdu, uzrakstīja Pielēna. Un vienīgais, kā atļauju šo situāciju labot, ir pierakstīt klāt īsto uzvārdu. Tādēļ man īstais uzvārds ir Pelēna, bet principā kopš kaut kādiem gadiem, 50 plus atpakaļ, ir Pielēna, Pelēna. Tas liekas smieklīgi, tā kā tu nomaini veselas dzimtas uzvārdu tā vietā, lai vienkārši paņemtu jaunu lapu. Jā. Crazy. Kaut kā tā. Vai vismaz jums ir unikāls uzvārds Latvijā? Zini, ka, ja tu sateic kādu Pielēnu, Pelēnu, viņš ir tos radinieks. Jā, tas gan 100%, jā. Ir tā mājaslapā uzvārdu.lv, kur var ierakstīt uzvārdu, un tad viņš jau parāda citādi cilvēku Latvijā. Es toreiz ierakstīju tavu uzvārdu. Tur rādījās kaut 9, man liekas. Nav daudz, tur nebija pārāk liels skaitlis, jā. Būtu, jā. Tagad jau mazliet vairāk īstenībā, ne jā. Jā, tur jaunas atvases, droši vien sadzimuši cilvēkiem, un tur vēl viss kaut kas. Bet interesanti, ko... Varbūt tām lieldienām atgriežoties, es tomēr mēs mēģinām tādu tematisko šito atstāt. Ieturēsim. Nezinu, kā mums sanāks. Es ceru, ka šis nebūs pirmais un pēdējais video. Es ceru, ka šis tiks ārā, ka viņš tiks iepublicēts. Bet, tu vispār skaties video pirms publicēt? Šādus, piemēram, garos video. Mēs esam nobīdis podcasts ierakstu? Nē, es neklausos. Arī tā, ka viņš aiziet. Tā kā, zini, tu pats esi norunājis to kādu pusotru stundu un tev atceries visu, ko. Un pēc kāda laika, varbūt pēc kāds pusgads, varbūt, interesanti pastīšos. Bet nav tā, ka tu uzreiz tā kā... Es tāpēc, ka tu nostājies filmu, tad vēl vienreiz viņa tā kā nostājies uzreiz būt. Jo es jau, tas ar acīm jau šo laiku piedzīvoju. In real time. Jā. Lai mēs arī filmējam to mūsu intro tikko un nostājāmies daudzreiz. Bija prieks par viņu. Tās bija 10 sekundes. Jā, bet viņš bija tāds lustīgs. Ļoti labs. Es pat brīnos. Kad jūs novērtēsiet. Jā, es pat brīnos. Es negaidīju, ka mēs ko tik labi uztaisīsim. Jā, fun fact par lieldienām īstenībā. Mums ir viens interesants stāsts no lieldienām. Šis sāks to, ka mēs agrāk strādājām par animatoriem, jeb meitenēm, kuras, kā mēs vadījām bērnu ballītes, mēs tur paģemāmies par kādu Elsu no Frozen, tas bija tāds populārs. Tāds Viniem pūkam ir tik smieklīgs tēps, atceros Viniju pūku. Tā kā pēc tādiem tiem dzīvnieciņiem, tad tu ej vadīt bērnu ballītes. Karlsons vēl bija. Karlsons bija tik labs. Karlsons bija skaists. Viņš bija smieklīgs. Bet vienmēr sakot, bija piekdiena vai ceturtdiena. Ceturtdiena, jo man ceturtdienas vienmēr brīvas pirms lieldienām. Es nezinu, viņš bija brīvdiena. Man bija kad 18 gadi, man liekas. Man tad vārds sakot, višķi vairāk, kādu gadu vairāk. Kādu gadu vairāk. Un, pavasaris, zeme atmostas. Mēs arī atmodāmies. Mēs ļoti pamodāmies. Jā. Jo mēs gājām ballēt Jelgavā. Gājām uz Jelgavas tonus noteikti. Mēs bijām tonusā. Tad man liekas, ka tā diena pirms lieldienām bija tā, ka mēs nenormāli toreiz ballējām. Man liekas, mēs tur braucām. Tas bija viens no trakākajiem tādiem. Mēs ar tiem klases biedriem kur gājām, tad mēs aizšaucām 2 tonus, tur vēl tonusā, tur kaut ko satikām. Tas bija vairāk nekā pat zelta 3 tur. Tas bija kaut kas. Tas bija daudz. Tur bija, tur daudz. Jā. Un es sakot, baigi pielējām, jūs varat sakot, tā vārdu sakot, kā gadījās, kādu ne. Un Justīna saka, ka viņa brīdi bija pieteikusies grafikā novadīt lieldienu pasākumu kaut kādā pagastā, piemēram, kaut kādā pagastā. Dobeles kaut kur, kaut kādā vietā. Neminēsim konkrēti. Un man bija tāds, muļķīgi, ka pieteicies nākamajā dienā. Man nākamajā dienā bija brīva, es pasmējos, man tāds, muļķīgi. Es saku, ka mēs gājām mājās, bija jau, man liekas, 5 no rīta. Jā. Mēs gājām ar kājām. Mēs ejam uz tās pa mūsu to ieliņu. Jūs viņu tādu, nezinu, kā ar to rītdienu būs. Man baigi, ir 5. Rītdien, tas ir pēc kādām 3 stundām. Jūs celties jau 7, jo jābrauc kaut tur pagasts, kaut kāds lieldienu pasākums bērniem vadīt. Un tā kā mēs esam jau arī pie mājām. Baigi tā balss tāda nobļaut, nodzerta. Nevarēšu šitādi rīt iet bērniem vadīt to pasākumu. Man tāds, Sandra, bet tu varēsi novadīt. Man tāds, tas nebija manā tā kā bingo kartī ierakstīts, ka gribētu kaut kādu lieldienu pasākumu bērniem iet vadīt. Vaigā švampī bijis. Man tāds, viņš nevarēšu nebraukt ar mašīnu. Esmu pilnīgā, tā kā, misionē metam, basically. Kādām 3 stundām bērnu ballīt vadīt, tā kā. Un es, man bija tāds, bet es īstenībā tajā dienā atceros, ka man bija tu teici to, vai arī man teica, bija iepriekšējā vakarā teica, ka man būs jāpalīdz Omei siltumnīcas laistīt. Tas arī nebija labs variants. Vienmēr cilvēki nākamais rīts, un viņi teica,
Pēc tam 3 stundām. Atstāj to telefonu, vismaz ieslēgt. Zini, man Pazvanīs, jā. Labi, bet ja kas ir gadījumā... Ja tā balss nav, tad es to pazvanīšu arī. Mēģināšu netraucēt. Jā, bet mēģināšu, jā. Es aizēju gulēt, apņoju savu saldāko sapni. 7 zvanu man. Klausām, tas nevaru. Es tev aizvedīšu, bet vai tu varētu novadīt to pasākumu? Tāds viens. Dalībāsimies. Un tad mēs iekāpām mašīnītē, sākumā braucām uz to pašu bērnu centru, pakaļ tam zaķu fucking kostīmam. Viņš bija briesmīgs. Pirms viņš bija no tāda balta auduma, un viņš bija cauš... Tāds, ka tu... Lai gan to es pat neievēroju, jo es uzvilku... Man arī tintas spalva ir krūzē. Mēs uzvilku to fucking zaķu kostīmu. Mēs paņēmām kaut kādu kaut ko mēs tur ņēmām. Tās visas rekvizītas tajā bērnu ballītē. Un tas bija tāda zaķa galva. Viņa bija milzīga. Viņa bija tāda, ka tu uzlasi to zaķa galvu savas galvas, un viņas slīd nost uz sāņu, jo tas kostīms... Jā, viņš nebija tāds pārdomās. Tas kostīms bija tāds liels, ka tev tā kā... Viņu vajadzēja piespraust kaut kā klāt, bet viņš tāpat un nāca. Tās saspraudas bija tādas, un tad to galvu, ja tu paksini, tik izlien ārā no kakla tās daļas tā otra, kostīma daļa, tā kā slikti savienojās. Tā galva slikti tā kā šļūts uz vienu pusi vai uz otru, tā, ka tas standarāk un vienkārši ausis ir tā kā uz sāntam zaķiem, visās briesmīgi. Man ir esmu tajā zaķa kostīmā, un Justīna ved priecīgi man uz to dobeles pasākumu. Mēs braucam turien, tā kā aizbraucam tur, un es ar to paģiru, es domāju, man bija tāds peregars noteikti, tāds peregars, bet es aizēju uz kodiem, zināts, kāds tur, mazs miestiņš, ar to fucking tumbu izēju tajā zaķa kostīmā, sāku pūst balodus bērniem, tik tur, draugi, nāciet, Lieldienas zaķis ir atnācis. Un es tur fonā. Un Justīna tur fonā arī ar savu peregaru stāv no attālu un filmē mani, un pēc tam tajos video kadros. Ievēroju, ka man tam zaķa kostīmam cauri spīdēja stringi no apakšveļas, kā man melna apakšveļa, un zaķa kostīms bija balts, un tu tikai ejam tur redzi, ka tev zaķim kaut melna stringi apakšveļa. Tu dejo tur. Es tur dejoju cip cālīšu, viss pārējās. Kāpēc visi vīrieši skatās to zaķīt? Nē, tā tik traki jau nebija, bet man itvarēja. Saulainā dienā man itvarēja. Vēl tas, kad man kaut kāds random zaķis ar šķību galvu visu laikam to galvu mēģina tā kā pierkriet atpakaļ. Man ir kaut kāda stringa cauri spīd. Un daudz labāk jau tu nejūties. Jā, nejūtos. Es jūtos tieši tāpat. Es mirdēju pēc kaut kāda, pirms 4 stundām vēl normāli tresīja tonus. Tā teikt, vada kaut kādu lieldienu pasākumu bērniem. Viņš kaut kā novadu šito, kaut kā mēs tiekam šitam cauri. Es kaut kā tavs tur producents, tur saliku kaut ko palīdzēju. To čaini kā ūdeni uzvārīja priekšā molu stikeriem. Tā kā pasākumu, jā, producents. Jā. Braucam mājās. Mēs sākam braukt. Un kas pēkšņi notiek? Jā, tas ir tā, ka tu dabūni tiesības, dabūni mašīnu. Un tur viss apstājās. Apskates. Nav pārāk liela interese par mašīnām kā tādām, tad tu brauc, kaut kas skan, mazliet skaļāk, paver logu, kaut kas tur smird vai... Ieslēdz radio, jā, vienmēr kaut kā varēja ar skaņu efektiem novērst visas nebūšanas ar tā mašīnu. Šoreiz skaņu efektiem nepietika. Jā. Bija kaut kāda dīvaina skaņa. Man liekas, mēs vēl joprojām nesapratām īsti, kad tas tā kā tiešām notika. Jā. Īsti, tā kā, baigi jau tā kā tu neesi bieži pieredzējis, ka tā kā mašīnai uzsprāgst riepu. Jā. Bet viņi bija tādi drātas nāca ārā no tās riepas. Tā riepa bija. Kā tu 20 gadus ar to riepu būtu braukājusi. Viņi izties, ja mums bija tā grūta sestdiena, tai riepai bija vēl grūtāk sestdiena. Viņi izties, briesmīgi. Un vai nodila, vai kas viņai pēkšņi bija tāda kaut kā rītīgi skaņā ārā. Jā. Un mēs saprotām, ka mums riepa tukšs, puf, nav. Jā, ko darīsim? Mēs esam kaut kādas šosejas, kaut kur aiz doblas, kaut kādā nekurēs, Lieldienas. Un es mums zaķa kostīmā ar ja mēs sauktu kaut kādu policiju vai pieturētu policiju, nedod Dievs. Mēs kaut kur iepūst, mums tur būtu. Tas arī būtu bijis bīstams aspekts, jā. Un tas noteikti arī riepu protektors nebija tik bies, kā drīkstētu ar viņu braukt. Jā. Bet, jā, mēs apstājāmies, kaut ko izkāpām no mašīnas, skatījāmies to riepu, mums bija tāds, muļķīgi. Mums nebija, mums arī bija mašīnā 3 stūris, mēs paņēmām. Protams, nebija. Mums no bērnu ballītes bija tādi konusiņi krāsaini, mēs izlikām tos konusiņus pirms tās pašas, kuriem bērni leca stafetes. Tas pašas mēs smuki apkarnējām apkārt mašīnai.
Un mēs zvanījām, kaimiņam Emilu mēs zvanījām. Emilu zvanījām, viņš nevarēja, viņš tur kaut ko pateica, kaut ko viņš tur nezinu, citu darīja. Un mums bija tāds, ko darīt, un tā pēkšņi, pirmkārt, mēs stāvam ceļa malā, es esmu kādā milzīgā taču kostīmā vēl joprojām, kuram var redzēt stringus cauri vēl joprojām. Un mēs skatāmies uz to riepu un domājam, bet tev bija rezerves riepu mašīnā, tikai, vai tu mēs mācētu viņu nomainīt? Nē. Un kaut kāda ģimene piebrauc klāt, tur bija kāda supervaroņa atnāca. Tas tā kā viņi piekāpa pārā un kāpja no mašīnas. Tas tēvs ar to dēlu nāk un tāds, bet es mums palīdzēt. Un tā māte arī izkāpja. Un viņi tur vēl kādās 3 sekundēs, man to riepu. Tas tēvs tur jau kāpa pārā, viņš jau vilka cimbas virsū. Tad mēs arī esam pagājuši lai skatītos to rezervušu riepu. Un tur pilns, tur mētājās kādi baloni, kaut kādas mantiņas, bumbiņas, tas no bērnu balītes, gliteri, viss kaut kas tur bija. Un, ja viņš sāk to riepu, viņi reāli kaut tās pāris, viņi tik ātri nomainīja reāli to riepu, uzreiz tur kaut, tas nebija viņa pirmais rodeo, saka rodeo, ja, pirmais rodeo, vai randevu, pirmais randevu? Es nezinu, tas neiciens. Tas nav mans pirmais rodeo, nav tas neiciens. Vai tas nav pirmais randevu? Tas neizlasās pareizi. Varbūt rodeo, vai arī nav tāds teiciens. Teiksim, ka pirmais rodeo. Jā. Un mēs uzdāvinājām viņiem tās šokolādes oliņas, mums bija tās bērnu ballītes, uzdāvinājām nebija tās. Nebija daudz ko piedāvāt arī, godīgi sakot, bija. Mēs bijām 2, naudiņu nopelnīja tikai 1. Un tad atdevām to, kas bija. Un es visu šo laiku vienkārši stāvēju taču kostīmā, tas arī liekas. Bija šī tā humbling, bet tas bija tāds piedzīvojums. Īstenībā par šiem piedzīvojumiem runājot, man taču bija arī tas Elzas gadījums. Turpat Jelgavas centrā. Man bija tāds gadījums, kad es biju Elzas kostīmā, arī full on. Un tā vienmēr bērni teica, uztais ledu, sasaldē kaut ko, uztais ledu, tu esi īsti Elza, uztais ledu. Visu laiku tā apšaubīšana īstenībā man jau bija līdz kliņķim. Vai tu esi īstā Elza? Jā, ja es esmu pirāts vai es īstais pirāts. Es saku, kad es pirāts sieva, tad kur tad īstais pirāts? Un visu laiku tā apšaubīšana, tas bija tāds smags faktors arī par Elzu, bet es braucu pēc tās ballītes, pēc bērnu ballītes, Elzas kostīmā, pa lielo ielu, es braucu gar basēnu, principā pašā centrā bija. Jā. Ļoti lēna ripoja, ļoti skaļa mūzika, atkal izliekos, ka nav nekādas problēmas manai mašīnai, neko nedzirdu, neko nezinu, priecīgi braucu, nopelnījis, 15 eiro. Tik lēni braucu, kad smuki nolocīja spoguli vienam smukam BMW. Īsti, es neteiktu, ka es nesapratu. Es it kā sapratu, bet bija tik skaļi un tā, es domāju, es tā ļoti lēnām braucu. Tā kā, es nezinu, tur tieši pampaki ir ļoti lēni. Es nāk bišķi pēc tuvu braucu tajā mašīnu, tā kā tam, kas bija nostājušies. Un tad nolauzīja spoguli vai nolocīja? Tā kā nolocīja. Viņam bija tie lokamie spoguli, jā. Bet tieši tādai mašīnai, vienai no... Visgrūtākajai darākajai mašīnai, kas bija zils, teitu nolocīja spoguli. Jā, tā es nolocīju spoguli. Atskatos tā kā lēnām tajā spogulītī, bailīgi uz aizmuguri. Bļāviens kāpj ārā tie cilvēki. Un tur ir sieviete un vīrietis. Ak, Dievs! Es stājos malā, esmu vēl joprojām nosvīdusi full on Elzas kostīmā. Ar Elzas to garo bizi, ar glitteriem, ar 15 eiro, kas nomesta turpat Bardačokā. Labi, tur piekrīt izkāpt ārā, paskatīties, kas tur noticis ar to spoguli, bet spogulis tiešām bija tikai, tā kā nolocīts. Jā. Bija man tāds šeit moments, un man liekas, man bail samalot, bet man liekas, ka es viņiem atdevu visu naudu. Varbūt ne visu. Tas 15 eiro? 10 eiro taču. Tā kā jā. Bet viņš bija noskrāpēts arī, vai viņš bija tikai nolocīts? Nē, es vismaz neredzēju, caur tām baiļu acīm es neko neredzēju. Viņi arī teica, ka nekas jau nav, bet viņi bija tā kā dusmīgi, kad es tā kā turpināju braukt, bet es tā kā neko nesapratu, vai vispār pirmo reizi kaut kas notika, vai nekas nenotika, un es tā bailīgi skatījos, kas tur, un es sapratu, kad ir jāstājas, un tad, jā, bija nelāgi. Bija stulbi, ka bija jākāpj ārā tajā kostīmā. Viņi nesmējās bišķiņ par tevi? Nē, es pat īstenībā abrīvoju. Jo, ja es tādā mašīnā, man nolocīts spoguli mašīnu, 3 kārt ārā meiteni kādā Elzas kostīmā, man liktās bišķi smieklīgi. Tāda sarkana seja trīcošām acīm, tādā Elzas kostīmā. Es noteikti biju šausmas. Jā. Tā kā brauc uz mājām atkal bez naudas. Sapelnīju. Šitā te mēs piehaltūrējām. Līdz kādiem 20 ar kaut ko gadiem. Man liekas, mēs vairākus gadus šitā te muļājāmies. Jā. Satos pabeidzu. Tieši vidusskolas sāk strādāt.
Pieminēju, kur. Es sāku strādāt tajā, Un kaut bet kā... pa vairākiem bērnu centriem. Es esmu tur tādā un šitādā nesauksim arī vārdos, bet kaut kādās 3-4 taču esmu piestrādājis. Tas bija tāds foršs darbs, ja tu tikko pabeidz kaut vidusskolu, ja mācas vidusskolā tāds chill, tā kā vienreiz tu nedēļā vai 2 cik bieži tu vari vienkārši nodot kaut kādiem bērniem pasākumu. Tā smieklīgi, interesanti. Un arī tā kā pieredzīta kaut kādā ziņā. Un tu tajā laikā, aizbrauc uz pasākumu, ja tas bija izbrauciena pasākums, kurš pats vēl brauci, tad tur bija lielāka tā likme un likās, tur pastrādā 2 stundas nopelnu, tur ar degvielas nāk kaut 60 eiro un tāds, wow, liela nav. Tas bija pirms inflācijas arī, pirms inflācijas. Varēja nopelnīt īstenībā diezgan daudz, bet tas bija sestdiena. Daudz spēku paņēma īstenībā. Tas vienmēr tā kā tu katru reizi pēc, ja tev dieva dēļ salikts 3 ballītes pēc kārs, tas ir vispār, tas jau ir. Tam tā kā. Jo tu arī pamodies, brauc uz kādu jūrmā, pēc tam atpakaļ uz Jelgavu, kaut kur vēl pa ceļam. Jā, kaut kādas tālākās ballītes man bija pat Reizeknē. Jā, tas tur kaut kur rītīgi. Tas kaut kādu bērnības svētkiem brauc, jā. Lauku ballīte. Nē, tie bērnības svētki ar visu to padarīšanu garo. Es arī pirmo reizi kaut tādu piedzīvoju. Interesanti. Tad vēl kāds vispār zina bērnības svētkus? Es nezinu, es pat nezināju, tāda ir, ka tu uzzināji. Jo tu savu mammu ņēmi līdzi toreiz, kad brauc. Jā, viņi staigāja tur kaut kur vienkārši Reizeknē, kaut kur. Kamēr. Bet tas bija interesanti īstenībā. Tas bija kaut kas. Es jūtu, kad man sāk palikt karsts, un sāk svīst, man liekas. Ak, Dievs, bet jāturpina tā teica, tomēr tejas ceremonija. Lieldienu tejas ceremonija, un es te jau maigi iesvītu. Līdz pēdējiem cīnīšos. Jā. Vēl tāds fun fact, mēs apzīdus, kā jau mēs pieminējām tādiem gluži laukiem. Tie nav tā kā lauki, bet tas ir tā kā kinda lauki. Tā kā pilsēta, bet arī pilsētas nomale, kas knapi vēl skaitās pilsētas teritorijā. Bet skaitās. Bet tur ir tāda maza ieliņa, blakus mežam. Tad diezgan lielā tāds lielā iela ir, principā visi domāja tā, kad mēs dzīvojam uz tās vienas ielas, to ielas nosaukumu varam neteikt, bet, ka mēs dzīvojam uz tās ielas. Un tad bija, un tā Zīļu iela tāda liela, normāli tur 100 mājas abās pusēs, un mēs dzīvojam tā kā vēl tādā. Tu tā kā arī jau nobrauc no tās Zīļu ielas, visi domā, ka tur jau beidzās tā iela. Un tu pēkšņi nezināja, kad Zīļu iela. Jā, es tādas mājas, tad nekurienē ir vēl viena tāda maza grants ceļa ieliņa. Jā, tāds mazs āķītis. Un tur bija sava dzīve. Tur bija sava dzīve, tur bija sava pilsēta. Tur savi noteikumi arī, un vēl kaut kas samīdzīgs. Jā, tad mēs pavadījām bērnību tādā pilnīgā bišķi nekurienē. Bet mums bija tādi jautri atgadījumi. Par dzīvniekiem, mums abām divām bērnībā bija truši. Jo lieldienas truši ir tematiski. Bet es arī vecāki audzināja trušus, un bija kaut kā tā, ka man bija truši, taviem vecākiem bija truši. Kaibiņiem vēl bija truši, bet ļoti sen atpakaļ. Es atceros, ka viņi visi saslima ar kādu acu slimību. Jā, viņiem ik pa laikam bija. Viņas jau tā, mēs piemēram, arī potējām. Jā. Tāpat, viņiem ik pa laikam bija kaut kas. Un tas, ka visai ieliņai, visiem tiem zaķiem, ko sapūžņoja kaut kāds acis, viņas redzēja nokaut visus, man liekas. Bet, tas, kad man arī vienreiz uz vārda dienu, vai dzimšanas dienas, pat neatceros, varbūt dzimšanas dienu, man krustāvs uzdāvināja tādas 2 pīles, mazas 2 pīlēnus, kas īstenībā tagad domāju, liekas diezgan dīvaini, kas, tā kā pīli. Kuram vārdā dāvina fucking pīli? Tur tādi 2 mazus pīlēnus, un tas tik mīlīgi, viens bija mans, viens bija mani brāļa, un lāņi tur staigāja pāri vienmēr, kaut ko tur darīja. Un tad vienā nāk mājās no skolas. Man liekas, man uzdāvināja viņas vasaras sākumā maijā. Tas jau bija liels pīles. Un nāk mājās no skolas septembrī. Es ieeju pagalmā, tās pīles nekur nav. Es atveros pie virtuves galda. Un to trauku arī sauc pīle. Zini to lielo metāla trauku? To trauku arī sauc pīle. Un tur bija pagatavots pīles iekšā. Un tas, kad man liek to dienu, es jautāju mammai, kas tas tāds ir? Un man oma dirsēja. Vecā dirsēja. Viņa man teica, tā ir vistiņa. Bet man mamma pateica, ne, tās ir tās pīles. Un es biju tādā šokā. Pirmkārt, visā tagad padomājot, kā viņi atļāvās nokaut manu pīli? Tā bija mana pīle. Mēs nebijām gatavs tādai cikliskajā. Jā. Prosta, kamēr bija skolā, nokāpa manu pīli un uztaisīja kaut kādu pīles sautējumu. Vai tas ir normāli? Es teiktu, ka nē. Vistiņa. Jā. Un man mamma pateica, man bija tāds, es tā kā neēdīšu. Viņa man omē vēl bija tāds, kāpēc tu viņai pateici? Čūska gatavā. Bet, jā. Un tev arī tas bija griķis.
Griķis arī tajā mūsu vienā video, ar ko darīt vasarā, man liekas, vai kā nopelnīt vasarā. Viņš ir vienā. Viņš bija tur principā arī bija attēlota viņa dzīve pēc kaut kāda laika. Mums ik pa laikam, mani vecāki īstenībā ik pa laikam pirka tādus eksperimentu dzīvniekus, tā kā pa vienam, pa diviem. Mums nebija tā kā arī tādu lauku, tā kā tur nezinu. 50 govs. Jā, nevis tu tā, bet es redzēju tur trušus, tad tur vienu aitiņu paturam vienu vasaru, tad tur vienu cūciņu. Nu, protams, kad viņi ir arī to vienu vasaru, un tā kā rudenī viņam tas cikls ir beidzies. Viņas cikls sāka kupināt vēl. Jā, bija baigi forši tā cūciņa. Viņa tāda interesanta, es tagad nepateikšu. Viņa bija tāda vilna, tāda lokaina vilna. Viņa bija sprogaina. Viņa bija tā kā aita, bet tā kā cūka. Viņa sauc Griķis. Mēs viņu saucam pa Griķi. Tik piemīlīgi. Bet arī līdz vienam brīdim. Tu ēdi pēc tam Griķi? Godīgi sakot, viņa bija baigi taukainā, un man negaršo nekas, kas ir ar speķi, tāpēc no Griķīša viņš bija labi ēdis, tā teikt. Tur nebija nekas daudz priekš manis palicis. Es nemaz neteikšu, ka tas arī gribēju, bet tur tiešām bija. Nē. Bija tāds. Griķis bija pārāk trakens. Kaut kā, lai gan pie tām gaļām, kaut kādām tur trušu gaļām es jau nesmādēju. Es jau biju tāda pieredināta, pieredināta. Es redzu, ka tieši mācās arī bija viens lieldienas, kad bija pie tevis, un man liekas, bija trusis, pat nemaldos. Kāds trusis smērcē, viņš bija diezgan garšīgs tāk, varbūt. Lai gan tagad domājot, liekas dīvaini, jo trusis tomēr man asociējas ar tādu dzīvnieciņu. Tā kā, jo zinu, ka daudziem ārzemēs liekas dīvaini, kad mēs Eiropā tā kā kaujam trušu nēdam, ja tas ir kaut kāda jūras cūka vai kaut kas tāds. Man tos dīvaini, kāpēc tu ēd jūras cūku. Bet zini, tur arī ēd jūras cūkas. Kā tur mamma arī vienmēr veselīga gaļiņa un tā. Un nesmādēja. Ņēma iekšā tā trusi. Zirgi arī bija, bet viņam dzīve turpinājās. Bet vienu nokāva to zirgu, ne? Bet tas bija tāds. Viņam bija kaut kas ar kāju, kaut kas nebija laikam. Tas nebija tā, kad viņš aizgāja uz desu cehu. Nē, tas, cik es zinu. Viņš beigās neaizgājis desu cehu? Labi, bet vismaz ne mēs tā kā. Mēs vienkārši nodevām. Jo viņam kaut kas ar kāju, man liekas, tur bija kaut kāds iekāja, kaut kas bija. Bet, vārds sakot, tik tālu nebija aizgājis. Jo tas, ka mums bija govs bērnībā vienu brīdi. Un te... Divas un kaut kādas dzemdības bija. Jā, un tai govī bija dzemdības. Es atceros to vakaru, sēžu mājās. Mums ir atbraukšo krustā, visi ir tajā kūtī. Bet man tur nelaiž, es neredzu, kas tur notiek. Bet visi ir kūtī. Un tai govī ir dzemdības. Viņai dzims teliņš. Un tur bija tā, ka tas teliņš piedzima, bet tai govī kaut kas notika, man liekas. Tā kā, es neatceros, kas kaut kas viņai sagriezās vai kaut kas. Vai tas teliņš bija sagriezies. Man liekas, varbūt tas teliņš bija sagriezies tajā govī iekšā. Kaut kas nesagāja. Bet viens no viņiem palika dzīves? Teliņš palika dzīves. Bet tā govs tajā vakarā arī atdeva. Un viņu aizsūtīs kādu kombinātu. Tas, ka mums pēc tam bija ļoti daudz desas ar to govi. Un tā ir liekas dīvaini, bet es ēdu govi, un viņa bija tāda garšīga tā gaļa. Lielopa gaļiņa. Varbūt tāpēc es neēdu gaļu, vai kādas bērnības traumas, vai es šā, ka ir dzīvnieciņš, vienkārši viņa apēd pēkšņi. Bet tā govs bija diezgan garšīga. Tiešām viņa bija tāda interesanta tā gaļa, jā. Bet principā, kad tas teliņš mana krustmāte paņēma to teliņu, bet viņa arī nokāva kādā brīdī, jo viņš bija tā kā nevis kā govs, kā meitene, bet kā puika teļš, un tad viņa arī viņu nokāva. Tas, ka man brānu istabā uz zemes bija tā kā paklājis ar to teļu, kas liekas crazy īsti, jo viņa bija tas teļu paklājis. Bet, tagad padomāt, man liekas, ka visi dzīvnieci, viņi visi man liekas, vispār gaļu nēd, man viss tāds, visi dzīvnieci tik mīlīgi, un agrāk vienkārši tā kā kotiņi, un pēc tam tieši ēd desu, kotiņas desu. Tur bija labs. Tā bija interesanti. Ir plankumaini tā govs bija, man liekas. Bet kā viņu sauc, es neatceros. Ja pirms tam mums bija tas zirgs Zane. Zirgus arī atceros. Kaza jums arī bija. Mēs mēģinājām slaukt kazu. Mums bija kaza, pareizi. Mums bija. Bet man liekas, mēs pieskatījām to kazu, jo man liekas, tā nebija mūsu kaza, bet tā bija kaut kādas palākus izskaļās, kaut kāda veca tantiņa dzīvoja. Kaut kas tur bija, jo mums bija, man liekas, mums bija 2 kazas uz kaut kādu mēnesi vai uz kādu laiku. Mēs pieskatījām kazas. Tā domājot, baigi dīvaini. Tieši atved Bet es atceros, mums pat atļauj viņas slaukt. Jā. Tā viena bija tāda mierīga, viņai bija tāda mācītie esmiņa, bet tā otra bija tāda paltu, viņa bija tāda psihitākās, viņa bija tāda riktīgi, tāda dusmīgā. Un es saprotu, ka, man liekas, mēs tur mēģinājām kaut ko viņas slaukt, bet tur nekas nesagāja, man liekas. Tur bija tā diezgan tā, bet tā kaza, viņa bija tāda jiftīgā tā kaziņa. Jā. Un tad, mums arī bija zos. Viņa bija riktīgi psihā. Man tas zos bija bailīsnībā. Man bija bail. Es tur dzīvoju, man bija bail no tas zos.
tos nevarēja no mājas, izērā no mājas, piemēram, uzreiz kādu kātu, un tu ej un kaut kādu grābekli vai kādu, lai jo tās zos. Un tu nāk no skolas mājās, un tur tāds, vai nu zvanu tētim, mammai vai Santai. Vai ne, jo zos ceļa vai ne. Bet viņi bija vairāk tā kā, viņi bija traki. Vispār tieši es izlacu TikToks, ka kaut kādā valstī viņi izmanto cietumā, tā kā tur nevis, ka suņi staigā, bet ka viņiem ir kaut kādas zosis, jo ķipa zosi noturēt ir lētāk. Nu, tā kā viņi nē tik daudz, un ka viņas ir vairāk tādas. Tu nevari, ja tu vari suni kaut kā ķipa tā kā iemanipulēt, nu tā kā kaut kā, bet ar zosīm tā nav, jo viņas ir čistādas. Bet viņa bija psiha tā zos. Viņa bija ļoti trauka. Es tur reāls visu mūžu tur dzīvoju, un tā zos tāpat mazliet uzbruk. Viņa bija tāds... Tev bija kaut kādi vismaz tie paņēmieni, tu kaut kā tur viņu tur... Nē, vai tu viņu neņēmēs, kaklas tur būtu tur samalot, bet man liekas, tu nemācēji viņu tā kā... Vai tavs opis tie mācēji? Man liekas, ka opisēs kakla viņi tur kaut kā... Jā, mācēji tā kā tā, kaut kā tu tā ātri viņu kaut kā pastumt malā. Jo viņa reāli, viņa bija tāda... Viņa bija reāli psiha. Jā, tieši ej un tās dos tāda melta augšā celās, un tā ritīgi skrien, tā ritīgi, un viņi ātri skrēja, viņi reāli, tu gan ritīgi ātri vienkārši pakaļ, mēs tur ejam mājās uz skolas, un pēkšņi zos sāku. Triebīgi, reāli, visu laiku vārds sasvīdušām padusēm aizskrien mājās, visu laiku baidoties par dzīvību. Un mums tās zos bija reāli ilgi īstenībā. Viņa nebija viena vasara, viņa bija tā kā vairākus gadus mums bija tās zos. Viņa beigās arī nokāva. Es nezinu, kāpēc viņa nokāva. Es uzskatu, ka viņš atnāca mājās no skolas, es iekāpu šā pagalpā un tur mētājās zos pēc galvas. Tā kā nokauta. Bet man liekas, viņa pat netaisīja viņu nekādā dienā, jo viņa bija ļoti veca, tā gaļa jau bija tāda sīks. Bet varbūt viņai kaut kas tur nebija sagājis, jā. Pa lieldienu tēmu pastāst. Pa lieldienu tēmu. Ko es te varētu vēl... Ko es te vēl biju pierakstījis pie tā runājumās, ja es domāju. Nu, arī mēs tā domājam, tā kā jārunā. Saku, Justīnai, nu būs stundi jārunā. Viņš ir tāds, ko es runāšu tik ilgi? Par ko? Santai zuda ticamības moments. Santai zuda, man visu dienu zuda ticamības moments. Es laiku, mēs ejam, runājam par to, jā, būs tā epizode, būs baigi forši, sajūta, ka ir tāds. Ai, jā, ko es biju pierakstījusi, šitas bija. Nu, vēl biju pierakstījuši mīļvārdiņa attiecībās, vai tu kādu sauc par zaķi? Tu esi kādu zaķi? Sāks par zaķi? Sāksim ar to, kad es neesmu attiecībās. Bet... un tad, kad esmu bijusi, tad mīļvārdiņi nav tā mana lieta, ko es izjūtu. Tas man tā kā... Šķēdina bišķi, ja tāds... Kā griežās. Grūti paliek. Bet ir kaut kas šis tas dzirdēts, protams, no tavas puses. Jā. Mēs jau sakām zaķis, bet tad jau casual. Zaķi tu vari paņemt to, vai zaķi tu lalā, vai es nezinu, tas tāds. Un tas ir tā ir viss tā kā romantiskākā lieta, man liekas. Nekāda tā kā... Es tieši kaut kas smējos, ja es uzrakstītu kaut kādu fucking, es nezinu, mīlestības vēstuli dot savam boyfriendam, viņš nevarētu viņu izlasīt. Viņam būtu tāds... Es tev ļoti biju pilnīgi šķebinātu, tā kā... Būtu par daudz. Tā kā būtu saidies, protams, 10 godības. Jā, tas... Es domāju, gribēju parunāt par šūpošanos kā tādu. Cik gadiem tu ticēji, ka šūpošanās lieldienās atturēs odus no tava ķermeņa? Zini, es domāju, ka diezgan daudz. Un tas, kā mums arī bija šūpoles. Vispār, tas noteikti nebija lieldienās, bet tas bija pavasarī. Justīnai bija tāda, viņa bija vienas kā karuseļi. Viņa teica, jūs esat daudz karuseļi. Tur bija tā kā šūpoles, gan tādas, kur uz riņķi. Tā kā bērnu laukumiņā, basically. Tāda visādi inšīgi, gan drīz tā kā bērnu laukumiņā. Tā kā tāda Eiropas standarta. Jā, bet tādi DIY tavs teica, no metāliem ir sametinājis laukumiņu. Viņai bija tāda visādi karuseļi. Mēs tur gājām spēlēties. Viņai bija viens tāds, kur apsēdies. Un tevi tā kā griež, un tu tu griezies. Un tu esi tā kā parastajā pozā, nu, kad tu sēdi un turies, un tu nebija muguras atstots, jo tos teiks to nebija uztaisījis. Nu, nebija Eiropas drošības standarta. Jā. Vai tu varēsi tā kā priekšā, bet tas nebija krēsls, bet tu tā kā atspiedi savu muguru pret to rokturi. Jā. Bet, es tā negribēju, es gribēju tā kā paredzēts, apsēdos tajā krēslā, turējos, jo Stīm man sāka griezt. Un jau griežas, ka tā kā viss, es nevaru noturēties. Tik stulbi. Varbūt precizēja gadus, ka tas nav gluži tagad vai pagājuši gadu noticis. Nezinu, mums bija kaut kā 10 gadu varētu būt. Kā 10 gadu varētu būt. Pagājuši, kad Justīna man mocīja. Un es sēžu uz tiem te, un Justīna, es saku, viss, Justīna, tas pieklīgi, viņai smieklīgi, viņa tik turpina griezt.
Un es tā kā šļūtu uz atpakaļ, un es jūtu, ka nebūs vairāk šajā turos par savu dzīvību, tur un es nevaru vairs noturēties. Man liekas, jau sāki bišķi piebremzēt, bet es stili izslīdēju ārā no tā karuseļas, nokritu uz zemes. Jā, es vēl aizripoju uz priekšu, un tur blakus bija koks. Tas karuseļs bija tieši pie koka vēl pie tam uztaisīts. Satitu kādu potīti pret to ķiršu koku. Tas bija dusmīgi. Man bija skaisti tajā momentā, kad Santa ceļās augšā un ka viņa raud un viņas acīs starp asarām ir arī dusmas. Un es teicu, ka tu ir mājās. Un tu teici, un man bija tāds pavad man līdz vārtiņiem. Es nevarēju pat iziet ārā no Kristīnas sēdz, un viņai bija tāds suns Reks, un suns Reks bija psihs. Tā kā tās zosas mēr. Viņš bija tāds dusmīgais suns. Es nevarēju pat. Un es pavad man līdz vārtiņiem, tā bija tāds, nē. Man vienīgā doma bija tāda, es saprotu, ja Santa aizies dusmīgi mājās, viņa pateiks mammai vai tētim, tad varbūt man būs problēmas. Un man vienīgā doma bija tāda, nelaidīšu tevi, neiešu papadīt, gribēju pati. Un aizgāju. Es aizgāju caur mežu, jo es varēju iet cauri visam viņiem, vai arī, kā mēs zinām, mežu māc var aiziet uz meža pusi, un caur mežu ir taciņa, aiziet caur meža taciņu, iziet uz ielas un iet mājās. Jā. Un es gāju pa to mežu, bet bija pavasars, un bija nenormāli dubļēts. Un es eju pa tiem dubļiem, un es eju, man tā kā tas gumīnieks iesprūstajos dubļos. Un viņi vēl kā ārā un tad raudu, man tas gumīnieks ir dubļos, un es rāju viņu ārā, un es izrauju tā, ka man pēda iznāk ārā, un es ar to zeķi iespiežos tajos dubļos, un tad kaut kā, bija briesmīgi. Jā. Bet tas gumīnieks ir palika? Nē, es viņus paņēmu līdz rokās. Jā, es nezināju to pēdu, lūk, apakaļ gumīniekā, viņi jau bija dubļaini, bet kaut kā neatceros, kā tas mans garais gājiens līdz mājām beidzās, bet man sēd, ka esmu kā sprīdītis, kas ar kaut kādiem grūtumiem mēģina tikt mājās. Bet pāris dienas, un tas jau nekaitē. Es domāju, ka vakarā jau bija tāds, vajam darīt to. Tā kā filmēsim bagātnieces laukos. Aizjām līdz paskastītēm mūsu. Viņa izslēdz aktivitāti. Jā, mums viņš ielas sākumā arī lauki. Negluži lauki, bet nostūris. Sāģe, jā. Paskastītes stāvēja ceļa sākumā. Viņas nebija pie katras mājas tā paskastīt. Viņas bija ceļa sākumā. Un mums bija tā bija tā aktivitāte. Paņem tā atslēgu. Jā, kāda bija pasnīca atslēga un ejam līdz paskastītēm. Un ja vēl bija kādai tur sīrups vai tur žurnāls sīrups, jā, tad mēs ejam sīrupiņu palsīt, vai tur pafačēties vai paskastītēm. Mēs tā kā taimerus tām paskastītēm bišķi, un tad mēs fačējāmies tur. Tā bija tāda lauki lisklaida. Nebija tā kā tik daudz jādomā tieši, kāds ir šodienas plāns īpaši tā. Jā, es čilo brīvi. Pa ceļām tu esi pagalmā, ko dari, pēkšņi ir santības. Aizēja aplāsi pegonijām vecos ziedus, kaut kādai tur jāiet malkišķurītī, malka sakrāmēt, kaut kā pastrādā pāris stundas. Pēc tam atkal tad aizēja pie Justīnas, tad Justīna strādā. Tad tu ar Justīnu, viņas tētei mežā kaut ko darīt ar traktoru. Jā, tas biežāk bija kaut kādas tās meža aktivitātes, zāles pļaušana, kaut kas tāds. Vai trušiem zāli vajadzēja plūkt vakarā, to es atceros, kaut kā tur bija pirms mitruma, kaut kā viņi tur vajadzēja saplūkt, nevarēja slapju zāli dot. Jā, slapju zāli nevarēja. Kāpēc? Saplūkšās vēders laikam. Jā, kaut kas tur bija to zāli. Tā kā pirms, pirms nebija mitra, tā bija. Tad vajadzēja iet dzintrs, sauca, aizēja trušiem zāli saplūkt. Un tas 50 trušiem tā. Vai ne? Man arī bija izskapts, bet arī tāda bērnu versija teica, tā kā mācīja. Ir bērnu izskapts. Es neizklausās pareizi. Citiem pērkt ar kaut kādas. Bērnu virtuvīte, bērnu kaut kas mums ir bērnu izskapts. Un bija tāda maza izskaptīta, bet man ar viņu tā padās nesanāca tik ātri, un tad man... Vieglāk bija noplūkt vienkārši. Tad vienkārši no pienenēm palika melnas rokas. Tad, kad tu plūc pienēs, bija melnas rokas palikušas. Jā. Lauka idila, vai ne? Lauka idila, jā. Tu atceries to laiku, kad arī bija kalns? Nosacīta kalns. Kurā vietā? Tā kā, ka mēs to dīķi izrakām. Vai to laiku tu baigi neatceries? Nē, es neatceros kalnu. To es neatceros. Tas bija īsi momenti, bija kaut kāds tāds mālēns kalns, kurā es tur pliki šļūdzu par to kalnu, Bet es arī teicu, ka man arī izlika dīķi pēc tam, kurā 5. klasē, man liekas, tur tiem arī izlika dīķi. Un tas bija tā kā vesels notikums, tā kā mans vasaras. Tagad tu aizies uz skolu, tad teiks, es tur vecākiem biju Spānijā, es tur man aiziet uz Legoland, man būs tāds, man izlika dīķi. Tā kā, un es ar tiem māliem spēlēju, mēs tā spēlējāmies tajā dīķī, mēs zinām, ka mēs esam titikakas. Un ka mēs kaut ko pa to ūdeni, visai kaut kāds sūdīgais. Bija ko šivrēties. Jā, bija ko, kā vēl bija ko šivrēties. Bija tas māls, un ko varēja darīt ar to mālu. Nedod Dievs, tu vecākiem
vecākiem sākuši tā te krist uz nerviem jautājumu, ko tagad darīt? Jā, nedod Dievs, tu mammai fonā pateiks, ka nav ko darīt, tu uzreiz aizsūtīs. Ej, Pateicu, drēbes ka nav ko gludīni, darīt, jā. ej, tur logus tīrīt. Nedod Dievs, tas bija, tā nevarēja teikt blakus vecākiem, ka to nav ko darīt. Tev vajadzēja ātrāk nosvīst Jā. no viņa acīm, lai viņi tā kā aizmirst par tevi, lai neizdomā kaut kādu darbiņu, ko darīt. Oi, piedzīvoju. Vispār bija, es tieši domāju, ka, ja man būtu bērni, es tieši gribētu, lai viņi arī uzaug tādā. Tev jau tāda iespēja ir. Man tā iespēja samazinājās brīdī. Nu jā, nē. Kā tā vecāki teica, vienīgā iespēja, protams, ir apprecētajā nākamo mantotāju mājas, bet, tur vēl jāpadomā, kā lai iekļaujas. Nē, Justīnas vecāki varēja neteikt vienīgais ielas nosaukumu, bet ja atcerēšos, mēģināšu izpīpināt to vietu ārā, bet vai es atcerēšos, tas arī ir jautājums. Ielas komunā. Bet jā, Justīnas vecāki pārdeva to īpašumu pirms kādiem 2-3 gadiem. Jau bišķi vairāk kā 2 gadiem, jā. Cik sen. Es ļoti bieži sapņoju par to māju. Man bieži ir sapņi, kad es tur esmu, ka mēs kaut ko darām. Tev arī bija dekoratīvie baloži, atceries? Jā. Tev bija vienkārši dekoratīvie baloži, kā dzīve. Ārā bija tas milzīgs būris ar dekoratīviem baložiem. Pusi no mājas tā kā bija iekšā, un pusi bija tie ārā. Ārā, tā kā balkonijā viņiem bija. Tas arī. Kā tev vecākiem tāds? Mēs varbūt nopirkt dekoratīvos baložus. Kāpēc? Vai viņi nebija tā, ka viņi izīrēja kaut kādām kāzām viņus, vai ka viņi tur bija kaut kādi ciemiņiem? Viņi vienkārši bija būrī, dzīvoja dekoratīvie baloži. Bez iemesla īstenībā. Nezinu, tiešām, bet tam pielietojums bija tāds. Un vēl vecāki saka, mums ir dīvainas idejas. Paskaties, ko viņi vispār, ar ko viņi nodarbojušies ar visdīvainākajām lietām. Jā. Es atceros, ka vienās lieldienās es biju arī mājā, es nezinu, bet sev kā varētu būt 6. klasē. Es biju mājā, un tu pēkšņi man zvanīji, kad Eju, Sonta, Šēra, kas bija viens suns, Šēra ir izbēgus, viņi skrien gar maniem suņiem, tur kaut ko nāc ārā, kaut ko tu tur man teica, lai gan es tā kā stāvēju ārā no mājas, redzēju, ka Šēra būrī, man bija tāds, tad Šēra skrien drodi, kaut ko, īstenībā tā bija kaut kādas pazītāt, kaut ko viņi tur izdomāja. Un tad vienkārši bija atstājis pie mājas durvīm kaut kādu kartiņu ar cālīšiem, tā kā un olīdu nolikusi. Un ģipa laiks izēja pakatī, oldietāji bija tāds, Sonta tur skrien ātri ārā, tad kaut ko tad ir izdomājusi. Viņš man bija atstājis to kartiņu ar rokas nevar jau tādā tiešā veidā izpaust mīlestību. Nē, vajag kaut kādu fufeli pa vidu tā kā iespraust. Jā. Bet tas arī bija tāds, ka nokrāso oliņus un tu aiznes kaimiņiem oliņus, apmēnties ar oliņām, tur brauc ciemos, arī tur vēl kaut kas visi mainās ar tām olām, tur, ar ko jūs krāsojat? Mēs ar sīpoli izgājām. Man vēl nekas cits izņemot tās sīpoli. Jā, man arī mamma vienmēr arī sīpoli izgājās. Graudiņi. Jā, un citreiz aptina apkārt kaut kāds puķu ziediņš, kaut kāds atrētnīts, kaut ko tur aptina apkārt. Bet katru reizi tāpēc, oi, baigi smukā šitās sanāca. Tas rakstīņš tāds. Es atceros, ka Covid laikā, kad bija kaut kāds 20. gads, tu dzīvoji pie vecākiem tiem mazajām mājiņām. Jūs arī mājiņu, blakus bija maza mājiņa, kur dzīvoju. Un tu, kad bija lieldienas, mēs bijām pie tevis, un tu vāri arī tās olas kaut kādās arī zīpola mizās. Vai tu bišķiņi pa maz viņas bija izvārījis tā, ka mēs mizojām tās olas, viņas bija tā kā šķidrs vidū. Ne tikai, ka tas jo man patīk, ka dzeltens šķidrs, bet tur bija tā, ka tu mizo to olu un pusi olu tāds šauks nost kaut kur. To es atceros. Tas nebija ielikt nemaz ūdenī. Man liekas, ka jā, man liekas, bija virsējām augšā, kad tev bija kaut kā, kad viņš nebija zem ūdens. Jā, viss ūdens bija iztveikojis, mēs jau tur, un tās augšējām oliņām bija tā, ka tur pusi oliņas bija tādas pašķidras bišķis. Jā, kaut tas bija tāds, jā. Bet tu arī bija olas. Es tev man no bērndāžam pārdevu kaut kādas olas, ne? Es vai šeit vēl projām pārdevu, jo nav viss vairāk. Īstenībā vēl, tā nav īstā lieldiena tēma, bija viens tas jocīgais skerijs stāsts par zeķu kostīm, bet tas vienīgi nenotika tieši lieldienās. Tad, kad mēs bijām tajā korporatīvajā pasākumā. Oi, tas bija skerijs stāsts, jā. Mums draudzene strādā arī kaut uzņēmumā, viņi organizēja, tā kā Ziemassvētku balli tajā Sudrabpils, Ziemaspils, Lai pēc iespējas Ziemeļpils. Ziemeļblāzmas pils. Viņa nebija pils? Pils Ziemeļblāzma? Kultūras namu kultūras pils Ziemeļblāzma. Kaut kas Ziemeļblāzmas. Kultūras pils? Jā. Tieši kaut kas tam līdzīgs. Un mēs arī tomēr esam mūsu animātora ērā.
Un kaut kā mums tā draudzene sazīmēja, ka viņiem tie tematika bija dzīvnieku festivāls vai dzīvnieku karnevāls, kaut kas tamdzīgs, un mēs bijām zaķīšu kostīmos vai zaķis un kaķis, kaut kādos kostīmos. Tas bija kaķis, tu biji zaķis, un mēs redzējām cilvēkiem apgleznot ceļus. Tā kā tur uzzīmēt virs visādus zaķus, kaķus, Spidermans. Īstenībā bija smieklīgi, atnākot 50-gadīgs krieva onkls, viņam kādu milzīgu Spidermans atzīmēt uz sejas. Bija smieklīgi. Kopumā man liktos tiešām tā ir ļoti forša tā kā doma, ko tas pasākums. Pieaugušiem patika daudzreiz vairāk. Jā, ir īpaši vīriešiem patika ļoti. Viņi bija tik pacietīgi. Viņiem nebija atceries, ka mēs runājam, ka bērni vienmēr tu turi to roku, tad bērnam uz galvas šeit tas bērns lai kustās, un vienkārši tā, tu tā kā turi šo to roku un ātri zīmē, jo tas bērns viņam jau tāds. Viņš nevar nosēdēt tās 5 minūtes. Bet tie pasākumā, es uzskatu, ka tieši bija tā, ka tāda onkuļi, tāds, kas tur divas jaunas meitenes, kas tur tāds, tas bija tajā 90% bija krievi, man liekas, viņiem tāds tobriģeņi, tur mēs tāds, делаем эти красивые, выбирай, радуешь там, выбирай. Jā, un kad mēs bijām tajā pasākumā, rītīgi labi gājis, mēs pabeidzām visu. Jā, tās mūsu tās stundas pagājums, tās brauksim mājās. Un mēs tā kā sakravējam mans, un jau, protams, tāds ritīgi labs noskaņojums. Esam pie mašīnas, un kaut kāds vietas piedzēries, iedzēris. Bet viņš nebija tā, ka viņš tur knapi var paiet, bet arī kaut kāds krieva onklis, mēs kaut kā prasējām, mēs varam viņu aizvest tā kā atpakaļ uz Rīgas centru. Un mēs prasām... Nenolasījās, godīgi sakot, reāli, nenolasījās nekas aizdomīgs. Jā, man tāpēc, ka mēs iespējams bijām tajā ļoti labajā vaibā no tā, ka mums ļoti labi gāja tajā pasākumā, visi bija tādi ļoti draudzīgi. Jā, un plus mēs vienkārši domājam, kaut kāds arī mūsu draudzenes kolēģis, un tas bija jau tālu no tā Rīgas centra, mums skačkāņš, laikam gribēja, lai mēs viņu iesaistam, mums skačs, kas kinda bija red flags, ķengerakas ir, Un mēs tāds, aizvedīsim, protams, mēs tāpat braucam tur garām, tāds aizvedīsim. Un mēs braucam, un mēs saka, man liekas, mēs smaltukojam ar viņu, kaut ko tur jātnēm, kādu balli. Mēs kaut ko smējāmies. Dievs, mēs kaut ko tur mazliet gribējām pieklāt, ka viņa tur parunā. Un tad, man liekas, viss iegriezās pilnīgi tādā citā domē, mēs ilgi meklējām, kur braukt. Nebija tā, ka mēs kartē meklējām, vai arī kaut kas bija par to, ka viņš kā, kur jūs man vadat? Man liekas, bija tā, ka mēs viņam bišķiņu naim, un tad viņš saka, vai arī kādu huīņu par to paldu. Tā, ka mēs nesapratām, ko viņš beigi teica. Jā, viņam tā kā ik pa laikam nomainās. Un tad, man liekas, mēs sākām tā kā smieties, jo mēs palikām bišķiņu smieklīgi, ka mēs kaut piedzēries, tur krieva onkls, esmu gājis sēžu, un ik pa laikam kaut ko pilnīgi random sāk stāstīt. Kur mēs braucam, un tad vienā brīdī mēs smējamies, un man liekas, tā, ka mēs smējāmies, viņam beigšu iesaistās kaut kāds pilnīgi cits režīms. Un viņš mums sāk kaut ko teikt, kur mēs viņu vedam, viņš sāk mums ko draudēt. Kaut ko viņš tur... Viņš teica, ka viņam ir ierocis. Viņš teica, ka viņam ir ierocis, un lai mēs to vedam viņu mājās. Un mums tāds... Mēs braucam kāds reāli, nezinu, mums bija 20 ar kaut ko bišķiņu gadi, vai pat kaut zem 20. Es nezinu, mēs bijām reāli tā kā tikko izkāpuši no fucking, es nezinu. No skolas sola. Jā, un mēs tā kā, mēs tā kā, kur jūs man vedat, man ir ierocis, es tur, kā sāk mums draudēt, bet tā full nopietni draudēt. Esmu pārģišuši, mums uzreiz sejas pilnīgi bāles, mums tāds... Un es tā kā viņam rādu to veizu, ka mēs braucam uz to viņa ķengera, jo tas bija vienkārši ļoti tālu. Tā kā tās Ziemeļblās pēc kaut kāds rāmās 30-40 minūtes. Jā, un galvenais tieši tas, ka tas bija tā kā tālu. Tas bija ļoti tālu, jā. Viņam bieži pārslēdzās tās tā kā... Jā, un tad viņš tā kā sāk, un tā kā mēs rādam viņam to veizu, to viņam skatot, un šortīgi mums tā kā reāli draud. Ka viņam ir ierocis un ka viņš tur lalala. Viņš man liekas teica, ka mums jāstājas malā vai kaut kas tāds. Kaut ko rītīgi, jā. Kaut kas tāds, ka mums vispār... Jā, un bez tam... Tā bija nakts, jā, tas bija nakts. Tas bija tik bailīgi. Tas bija diezgan jo mēs sēdējām priekšā, viņš aizmugurē. Un viņš saka, ka viņam ir ierocis. Jā. Un ja mēs viņu nevedam tur, kur vajag, mēs reāli tur ar astrām acīs jau tur... Es atceros, ka mēs pēc tam bija tāds klusuma brīdis ilgs, un mēs redzam, viņam bija tāds, oi, meitenes, vai es jūs nobiedēju? Kaut ko viņš pēc tam vēl beigās, pirms mēs tieši viņu sākām izlaist. Bet arī viņš runāja krikieviski, nebija tā, ka saprotu katru vārdu, ko viņš man saka, tā kā apmēram to virzienu no šeit, ko viņš saka. Un tad mēs bijām jau tie ķengaragā, man liekas, un tad viņam bija tāds, oi, meitenes, es jūs tur... Kaut ko viņš sāka teikt, vai jūs tur sabiedēju vai nobiedēju, jo mēs vienkārši bija klusums. Bija kāds vienkārši 11 minūtes klusums, mēs vienkārši braucām, mums bija tāds... Santa bija laikā, es nelamāšos un tāds... Kāpēc? Bet citas domas man nebija galvā tajā brīdī. Man likās, kad...
Dirsā mati debes skats. Pēc tam viņš mums piedāvāja naudu, kaut kāds 10 eiro. Jā, viņš ir kaut ko, tur oja meitenes, viņš sapiedēja, lai es jums tur iedošu, mums tāds, nē, viss tā kā... Bet viņš iedeva. Viņš kaut ko tur iedeva, vienkārši un mēs pēc tam ēdām maķīt un vispār domājam, ka tas necik nekompensēja to. Jā, mēs sēšu ēdams, bet tāds, kad tu ēd un tev ir tāds šoks seja, jo tas bija briesmīgs, bija reāli briesmīgi. Kopš tā laika mēs nekad neesam veduši mašīnās citus cilvēkus. Jo agrāk mēs bieži mēs kaut kad... Tas nebija lieldienās. Bet tev bija zaķa kostīms ar savu. Jā, jo tas, ka mēs agrāk esam arī tā kā veduši cilvēkus random, tā kā paņēmuši. Mēs kaut kad pa Latgali braucam, kur Madonā mēs kaut kādus jaunieši kaut kur paķērām un aizvedām. Tad mēs pie Jelgavā ir tas, kā sauc to rajonu? Kur mēs paņēmām? Tur tās iet, kas to čampīti gribēja. Nē, viņš čampīti, bet tā, kur gribēja, lai mēs uz Krekliem viņu vedam. Jā, kaut kas bija. Mēs bijām mēs tam no ārsta, tur sieviete arī tā kā rādīja to te. Es piesājumi tur, meitenes, es jums samaksāšu man negu uz tiem Krekliem, tik tur arī tik balva. Man liekas, tā bija ceturtdiena, man liekas, tur nebija balva tā kā. Bet mēs to sievieti, viņai vajadzēja šampanieti. Un mēs vēl, man liekas, viņam uz cigaretes vēl, man liekas, ka prasīja. Un, vai kaut ko, vai viņa nācās, bet viņa bija ritīgā starā, vai viņa mums atstāja cigaretes. Man liekas, viņš atstāja savu cigaretes pats, to, ka mēs viņu aizvedām līdz klubam Jelgavā. Bet tur neizties nekas tāds. Man liekas, ka tur nekas nenotika tajā dienā. Es nezinu, ko viņa... Viņa bija ļoti laimīga toreiz. Viņa tur tā meitenes, paldies, jūs labākās, tam bija tāds, man ir ierocis, ved man mājās. Tas bija reāli pretīgs, bija briesmīgi. Tas bija šausmīgi. Īstenībā, interesanti, kādi ir vēl kaut kādi tie pieredzes stāsti. Tiem, kurus mēs... Mēs arī paši. Es atceros, mums jau visam maz mums uzēja līdz Jelgavas centram. Kas ar kājām ir, bet tur 15 minūtēs aiziet. Un mēs vienkārši ejam divas mazas meitenes, kuras ir kuros... Kādās smukās kleitās. Mums bija kāds vārds, viņām vienkārši tā kā... Un viņš vienkārši pīpināja mums. Bet viens arī apstājies, man liekas, mums arī aizveda, ne? Mūs aizveda. Mēs bijām tādas pajolas. Un es liekas, tā kā kāda 13-gadīgi, 12-gadīgi bērni. Tas nav... Kāpēc mums tāds idejas bija galvā? Tas bija bišķi tā... Ir tīpaši, tas bija reāli uz tās pašas ielas, kur mēs dzīvojam. Tā kā bīstami, tiešām bīstami. Jo, man liekas, mūsdienās tāds lietas vispār tā kā, Es arī neesmu baigi. Es neesmu pat dzirdējis, kāds man dzīvi dara, tā kā. Bet kaut kā tajā laikā, nezinu, kāpēc mums likās, jā. Tādas rūdītas meitenes bijām. Dzīvojām meža maliņā, likās, ka... Pasauli, viss ir jauki, viss ir forši, kas slikts nevar notikt. Crazy. Tas bija bišķiņ bēlīgi. Man bija tā, kad es gāju uz autobusu, man bija 18 gadi, man liekas, tieši. Es gāju uz autobusu pieturas un es eju gar ielu, un mašīna brauc garām un špīpina. Es tam aizēju, jau tas autajā pieturā, pēc tam tā mašīna kā brauc un piestāja. Bet tāds džipvēdīs, kāds BMW, un tur tāds vīrietis, uz kādiem 30 gadiem steigt, viņš tās nolaiž. Pagod, tev? Jā. Tev cik ir gadi? 18. Un viņš nolaiž to stiklu. Un man tur saka, hei, vai tā nevajag aizvest, vai kaut kā tam līdzīgi? Un man bija tāds, jā. Nezinu, kāpēc. Kur es sarījošu šo drosmi? Nezinu. Plus, es biju boyfriends, mans vidusskolas. Un man bija tāds, jā. Un es iekāpu priekšā pie viņa mašīnā. Viņam bija kādi 30 gadi. Es teiktu, ka 30 gadi. Tāds arī tā kā Russian, bet viņš runāja latviski. Numur neprasīja pēc tam? Vot, klausies. Šo es nezinu stāstu. Es te nestāstīju, man nevar būt. Kad es iekāpu mašīnā, mēs sākam runāt, es viņiem teicu, ka man ir draugs, viņš teica, kāpēc es iekāpu mašīnā, es teicu, man vajag tikt uz pilsētu. Viņš man jautāja, tad viņš man paprasīja kaut ko, ar ko es nodarbojos, es teicu, ka es mācos vidusskolā. Un es viņam teicu, ka es filmēju YouTube video. Un tas viņam likās šausmīgi interesanti. Viņš man sāka kaut ko jautāt par tiem YouTube video, tur, kā es tur, kur es montēju. Tā ir ļoti specifiski. Es domāju, es uz Zocu braucu, tāloši Zocu, tāds tāls gabals Jelgavā. Ar autobusu ir tāds, grūti, vienāk, ja tev aizved, protams. Un viņš man ir veidā, un es tur stāstu kaut ko. Un viņš tur man sāka teikt, ka viņa meita filmē YouTube, ka viņam ir maza meita, un ka viņa grib filmēt YouTube video un kaut ko tam līdzīgu. Un ka es atraudzējos. Viņš man izlaiž ārpēc. Es neatceros, viņam ir savu numuru. Vai kaut kādu tur Facebook vārdu uzvārdu. Es zinu, ka viņš tev ir Facebookā vēl? Es domāju, ka nē. Bet es domāju, ka to viņa meitu
es viņu atradu YouTube to meitu. Viņš pareizi mācās, ka tā meitene sauc, viņa bija nosaukums, tā meitene bija super, un tas viņas vārds klāt. Un viņa bija YouTube kanāls, viņa bija maz, viņa bija kādi 7 gadi vai 8, un viņas teica, viņa filmēja, bet tur katreiz viņa kaut tur mantiņas pakoja vaļā, vai tur kaut ko darīja, tāds ļoti bērnu, tā kā reliģija un krievis, tas visā tas bija krievu valodā. Un man likās interesanti, ka viņam ir sieva, un tā meita. Un nav tā, ka viņi šķiršies. Viens bija kopā kāds vlogs, kur viņi zēķeti brauca, kāds vēl bildes kopā, un tāds, viņam ir sieva ar bērnu, un tikmēr viņš kaut 18-gadīgs meitenes capē autobus pieturās. Briesmīgi. Stulbi. Patiešām muļķīgi. Un nav tā, ka es tur viņu satiku kaut kādā tur, nezinu, tur bārā, klubā, tā kā viņš redzēja, kad es eju pa ielu, un viņš izdomāja, ka viņam vajag krustojumā apmest uz otru pusi, atkal braukt, un tā kā, tā interesanti. Pašām interesanti. Ir arī tādi kadri. Jā, bet, montēju un filmēju meitai videoklips YouTubā. Tas ir interesants. Īstenībā, bet ar gadiem mēs esam pilnīgi nomainījuši mūsu šo tā visu drosmīgo. Jā, man liekas, es šīs visu savu drosmi esmu iztērējis bērnībā, tāpēc man ir bail no viss. Tā kā vējš uzpūš, un man ir... Tu nākšanās, man skaits man mēģina tagad Kaķim zem mastas, viņi domā, ka mēs filmējam kaķim zem mastas. Jā. Nē. Un, jo tagad man ir bail no viss, man no viss ir bail. Ja kaut kas kādam durvīm rakstīts neiet, vai kaut kur, es nekad, esmu ļoti tāda, es nezinu, arī tramvajā, ja es kaut kas man aizdomīgs sēž pretī, man tāds aizēju situ vagoni, man tā kā ļoti, nezinu, esmu ļoti piesardzīga. Un es domāju, kā es bērnībā, jaunībā varēju tādas lietas darīt, ka tagad man tā kā... Bet mums arī bija tā, es izdevu visā tādi, tur tādas krūmu taciņas, tur uz mājām, lai tiktu arī visādi piedzīvojumi, ka kaut kādi man ir skrējuši pakaļ tie čigāni, man liekas, tieši bija kaut kādi, vai kas, es neatceros, kaut kāda ģimenīte, kas man tur skrēja. Tur bija tāda daudz bērnu ģimene, kas tur bija tāda daudz bērnu ģimene, kas dziedloja pie tās meža taciņas. Jums ir tādu aizaugušu krūmu taciņu, ja tu atpus pieturā arī tādā nekurienē. Tāds bišķīs skeri ir piedzīvots tā, ka tā kā vairs neliekas smieklīgi daudz, kas nav tāds. Nav vairs tā drosme kaut kā. Drosme noteikti ir pazudusi. Drosme ir ļoti pazudusi, jā. Tā kā tā, bet interesanti, ja var sakot. Man tad galvā neskaties, pulksteni neskat. Jo vēl viena lieta, mēs bērniem vienmēr skan Latvijas Radio 2. Vienmēr skanēja Latvijas Radio 2. Un mēs zinām visas bērnības dziesmas. Atrastajā vienā gadā, tajā muzikālajā bankā, vai kā tos raidījumus sauca. Tā nebija muzikālā banka, tā bija kāds šlāgeru dziesma vai kaut kāds. Jā, tur bija tāda dziesma par matadatu. Kaut tāds matadatā, un viņa visu gadu nosapās, ka neparādījuši visu vasaru. Vai tu esi pie sevis vai pie manis? Manis visu tāds matadatā, un tad es biju tik, man tā nepatīk, viņa bija tikai neša tāda, vienkārši, matadatā. Vajadzētu atrast viņu īstenībā internetā. Es nezinu, kā vienkārši matadata šlāgeru aptāju, varbūt tu jau uzrakst. Es domāju, ka mēs atrastu. Jā, gan jau. Tas vārds tiešām visu dziesmu atkārtojas, tā kā gan jau. Jā, mēs viņu arī saucam matadata, vai tava matadata, vai zelta matadata. Kaut kāds 12 matadatas, varbūt arī. Kaut kas skaitli. Jā. Kaut kāds matadatas tur bija. Jā. Cik jau mēs sarunājam jau? Nav tā stunda jau pagājusi, ko? Es paskatīšos kamerā, cik ilgā šitas ir. Pasties uz mums. Un mums vēl bija paredzēts, ka mēs locīsim... ir stunda tieši. Stunda un 3 minūtes. Mums vēl bija papīra lapas. Mēs bijām domājuši, galīgi ir tā, ka pēkšņi... kad skatāmies vienu otrai. Acīs mirkšanam un ka tie vārdi vairs neiet pāri lūpām. Tik viegli mēs bijām izdomājuši, ka mēs varētu locīt zaķīšus no origami. Bet tur kā... Izpaļiks. Palikām ar tejas ceremoniju. Pietika ar tejas ceremoniju. Pirmā epizode ir noslēgta. Pasties. Tad mēs, kur tiekamies nākamreiz? Ko mēs darām nākamreiz? Mēs stāstam, jo man bail, ka mēs pārdomāsim, un tad būs tā stulbi, ka mēs pateiksim. Un mums nebija kaut kāds jautājums, ko mēs gribējām beigās uzdot, vai kaut kāda tur nebija kaut kāds tā. Vai kaut kādi challenge, vai es nezinu. Kaut kā mēs tur bijām domājuši, bet es tā konkrēti neatceros par tām darbībām. Jo mums tas konstatēts, ka mēs gribam katru reizi kaut ko darīt paralēli. Labi, šeit mums bija tējas
ceremonija, tejas ceremonija, kas bija tāds mierīgs pasākums. Mēs varam katru reizi kaut ko tādu smieklīgu darīt paralēli. Vairāk, protams, ka nāks vasarā mēs varēsim arī mūsu lauku darbus iesaistīt šajā visā procesā. Ja jums ir kaut kāda lieta, ko jūs gribat, lai mēs pamēģinām darīt, kamēr mēs ierakstam šo epizodu, jūs taču rakstīt komentāros. Tur, jā, bija īstenībā kaut kāda. Man liekas, kaut kas tam līdzīgs. Tur, jā, ka tur uzadīt džemperi vai kaut ko, es nezinu, kāda random lieta, ko jūs gribat, lai mēs darām. Tas ir jau kaut kas ārā apgleznot akmeņus vai tur ravēt puķu dobi vai kaut kāda darbība, ko mēs tā kā fonā varētu darīt. Kas nav pārāk skaļi. Kas nav pārāk skaļi, jā. Un arī tā, ka tu... Zāģēt malku nevarēsi. Jā. Ar fleksu kaut ko tīrīt arī. Nebūs. Tas nebūs variants. Bet tur apgleznot čiekurus vai... Kaut ko tādu. Kaut ko varam sadomāt, jā. Jā, domājamies. Baigi maz mēs par tām lieldienām paspējām pastāstīt. Jā. Par tām pašām lieldienām, bet kaut kā tā es tos faktus biju ierakstījuši par lieldienām, bet tur tādi... Tu esi tā vispār lieldienās asociējies ar tādu Kristus, tā kā reliģisku svētku. Un šitās tēmas man ir arī tādas diezgan attālas, tā kā, jā. Jo man arī vienmēr lieldienās asociējies, varbūt es, ka latviešiem te arī bija tā kā lieldienas pirms. Man liekas, ka latviešiem bija lieldienas pirms, tā kā, te nebija reliģiska svētka oriģināla Latvijā, ne? Tas jau ir viss. Jo senie latvieši jau saulgriežiem. Ja vēl pareizāk saules stāvēm, jo tad tā saules stāv uz vietas tajā dienā, kad viņu mēdz, man liekas, dēvēt tur arī pa saules stāvis dienā. Un tad, protams, tie latviešu svētki, kaut kā tur tie metiņi, Ziemassvētki, pavasara saulstāve, ziemas saulstāve, tie visi kaut kādi ir tie latviskie svētki. Tur nekāds pat tuvu nebija ne olām, ne zaķiem, nekā vispār tādam, jā. Interesanti. Īstenībā, jā, ko tajos latviskajos svētkos dara? Vai ne? Bet tas ir tāds... Precīzi nezinātu pastāstīt. Jā, un visam tās visas līdzīs tur lieldienās jāšūpojas, lai neko stodi. Tas jau tas nav tieši no kādiem senajiem latviešu kaut kādām lietām, jo pasaulē jau nav globāli tāda tradīcija, ne? Man liekas, ka pasaulē nav tāds šūpojas arī to kodī sodi. Ja tu neēdīsi olu ar sāli, tu melos visu gadu. Man liekas, tās ir tieši tāda latviešu lieta no tiem seniem latviešu svētkiem, ne? Bet tu olu ar sāli. Protams, es negribēju melot visu gadu. Obligāti tādu vismaz vienu olu ar sāli. Lieldienu. Un ikdienā nekad negribu sēst olas. Tā kā vārītas olas ar sāli nekad neprasās. Arī senajiem latviešiem lieldienas, ja pavasara saulgrieži bija viens no 4 svarīgākajiem pagrieziena punktiem dabā, kas iezīmēja kārtējo... Kaut ko es tu uzspiedu. Nakts izolēja gada laiku maiņu. Patiešām! Un, protams, šāds zīmīgs posms dabas ritējumā tika atzīmēts ar dažādām tradīcijām, no kurām daļa tiek ievērots arī mūsdienās. Lieldienu simbols olas. Olas simbolizē sauli, jaunu sākumu un pilnību. Tomēr olas bija, kur olu krāsošana. Senlatvieši ticēja, ka olu krāsošana ar dažādām dabas veltēm veicina saticību. Bet interesanti tāds, tā kā, arī par to olu meklēšanu un olu kaujām, tas viss ir tā kā rakstīts par šūpošanos. Bet kā tur visa pasaule izdomāja, jo tagad Amerikā jau arī viņi krāso olas lieldienās, ne? Man liekas, ka jā, visiem viņš krāsainas olas ir. Vai tikai latvieši? Man liekas, ka visiem nav krāsainas olas. Ja mēs tikai krāsainām olas, esam sapildinājuši šos 2 svētkus vienos. Taču visi veikali, arī kaut kādi ārzemju un ķīniešu ražotāji piedāvā. Jā, ražos krāsainas oliņas, bet tad vienkārši nav tāds dekors krāsainas oliņas no plasmasa. Tas ir jautājums. Bet interesanti, ka patiešām tāda lieta kā ola, kad arī latviešiem bija ola, un tad tagad arī, kad lieldienas visā pasaulē ir tā kā olas, kā viņi visi izdomāja tajā laikā, kad būs olas jātaisa. Kad būs jāripina. Un kā senie latvieši paredzēja, tā kā, nekas pēc kādiem 100 gadiem, tad būs nākamie svētki, ka viņiem arī būs olas. Kā tas strādā? Interesanti. Ja kāds zina šos faktus un klausās mūs, viņi domā, neizglītots. Jā. Neizglītots. Bet kurā laika posmā pienāca klāt zaķis, tas arī ir interesanti īstenībā. Jā. Kā zaķis šajā visā olu būšanā tika iepīts. Arī, kur ir ar olām saistītie ticējumi. Kas lieldienu olas zaks, tas paliks pliks kā ola. Kas lieldienu olas ēd bez sāls, tas visu vasaru melos. Tikai vasarā? Tā jau nevajadzēja to sāli ēst. Lieldienās ar olām jāmainās, citādi viss tas nedēļas un sāļi neaugs brangi. Tāpēc vienmēr tie radnieki brauc katrs savu kulīti. Jā. Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā olas. Nemiers un nesaticība valda tajās mājās, kur olu čaumalas nesargā un samin.
Viņas jāsargā. Jums arī darīja tā, mums vienmēr katrs lieldienas vecāmāk paņēma vienu olu un ielika sekcijā līdz nākamajām lieldienām. Jums arī tā darīja? Nē. Tas mums bija vienmēr skapītī stāvīt tad vienu olu no lieldienām. Tā kā, jā. Nezināšu to. Interesanti. Svētku rītā agri jāatceļās, lai redzētu saules uzaušanu un jāskrien uz tuvāko tekošo ūdens vietu, kur tas tek pret sauli un jāmazgā seju. Bet interesanti. Patiešām interesanti. Patiešām interesanti. Traks var palikt, ko. Ko tad darīsim? Skriesim uz tuvāko vietu, kur tek ūdens, tas būs krāns vienīgais, mazgās seju pret sauli. Nu labi, es domāju, ka uz šīs nostu mēs arī varam finišēt šodien. Un paldies, ka bijāt mums. Jums ceru, ka ceru, ka ne... Kas man ir? Ceru, ka nepazudīs tas ticamības moments līdz nākamajai reizei. Ko? Ko? Un nākamreiz tiksimies jau aprīlī. Kaut kāds tur jau ir pavasarīgāks, vai viņš varbūt būs mūkurārā. Jā, bet jāstājas laika apstākļiem. Jā. Nevar jau tā piesolīt. Nevar tā piesolīt. Tā kā nākamais būs aprīlis. Fun fact, jūs tajā agrāk dziedāja Pilieni no Kālīši. Jā, Pilieni no Kālīši. Un likās, jā. Neviens arī mani baigi nelaboja. Jā. Es ilgi domāju, ka Pilieni nav Kālīši. Jā, bet tā ir. Nu labi, priekā, un tad tiekamies nākamreiz. Tiekamies. Un, jā, droši uzspiežiet laiku, ja jums patika šis. Ja es šim esmu uztaisījusi Spotify, tad uzspiediet Spotify laiku. Ja nav Spotify, tad uzrakstiet man lūdzu kāds e-pasts, kā uztaisīt to Spotify, kā es varu pieslēgt, jo, es nezinu. Ja ir kaut kādi konkrēti, varbūt jautājumi, kas ir jārisina, jāapspriež, mēs arī labprāt. Es domāju, ka būs tāda interesanta epizode, ja mēs katra epizodē vienu pusi veltītu, tā kā mums būtu kaut kāds risināmais. Jā. Risinājumu defilē, kur mēs varētu risināt cilvēku problēmas vai cilvēku jautājumus ar mūsu, kā mēs rīkotos šajā situācijā. Kā mēs, ar mūsu tiem paņēmieniem. Ar mūsu, jā. Prieks un laime. Prieks, kur tu rodies. Skaisti. Es domāju, mēs varam aplaudēt. 3, 2, 1. Zūd ticamības moments.